Sveiciens vēlreiz, un jāatzīst, ka darba dunā nodarbības ātrumā paskrēja pāris lietas, kuras es tā arī nepaspēju pastāstīt. Un lūk, palika viena lieta, kā iztikt bez peles. Šis bonus par clipboard, jeb kā izmantot kopēšanu vairāk kārtīgi, un mini kalendārs, date picker, tās 3 lietas. Tad pavisam ātri, ļoti īsi. Kā iztikt bez peles? Ja ievērosiet, ka spiežat kreiso alt taustiņu klaviatūrā, tad kas atrodas pa kreisi no garā atstarpes taustiņa, tad rīkjoslā parādās tādi burti un skaitļi. Un katrs no burtiem nozīmē to, kādu darbību tas izsauc. Spiedīšu tad H burtu, tad atverās home menu. Un, piemēram, copy ir, redziet, ar C burtu. Tad es spiežu C burtu, copy, un vēlreiz C, copy. Lūk, šādi te. Tad te nebija interesanti. Es šo te paņemšu alt, H, C, C. Nokopēju šo. Un, ja es vēlētos nokopēt šo kā vērtības, pieņemsim alt, H, V, V. Šādi te nokopēju viņu kā vērtības. Un tā jūs varat tikt līdz jebkam. Pieņemsim A ir data. Šeit būs filtri un sortēšanas, tad filtri būs T, ja, vai arī C ir AC, ir clear filters un tā tālāk. Tagad darbība ļoti daudz. Bez peles kustēties pa rīku joslu. Kā nākamais parādīšu, kā darboties ar vairākām kopēšanām. Redziet, es tikko ielīmēju šo darbību, un ja es mēģināšu spiest Ctrl-V vai Paste, tad nekā nav. Šobrīd vairāk nekas nenotiek. Tomēr, ja atvēršu Clipboard Manager, ja došos uz Home un atrodu šeit Clipboard tekstu, spiežu šo mazo 3 stūrīti, atverās vaļā iespējas tagad kaut ko darīt. Pieņemsim, es šeit spiežu Ctrl-C, spiežu Ctrl-V. Parādījās, tā, sekundīti, spiežu Ctrl-C, lūk, spiežu nākamā lieta parādījās. Bet es varu atkārtot šo darbību, lūk, šādi te. Atkārtot kopēšanu no iepriekšējām reizēm. Atkal izdzēšu šo ārā, lūk, kur ir, hop, varu atkal ielīmēt to pašu, ko jūs darīju, un tā jūs varat daudzas lietas šeit sakrāt un arī tām darboties. Vēl viena iespēja ir spiest Windows taustiņu, tas ir rūtēns tāds pie klaviatūras netālu, un V taustiņu, un atvērsies vaļā šaucamais Windows Clipboard Managers, kur ir vairākas lietas, ja, vairākas lietas šeit iekļauts, es šīs te varētu iztēst ārā, piemēram, tiklīdz es mēģināšu atkal kaut ko ielīmēt, paņemt Ctrl-C, Ctrl-V, tad atdodos uz Windows, lūk, kur parādās viens, parādās otrs, ja, vairākas lietas, ko es te varētu darīt, un to es arī varu ielīmēt, kur nu es viņu vēlos, tad es mēģināšu šeit tukšā vietā to darīt, Shift, V, lūk, kur parādās arī tas. Un Windows taustiņš un V vēl dod iespēju jums šo konkrēto ierakstu atmiņā pielikt, tā kā piepinot nosacīti, ja, piespiest tā, lai restartējot datoru, arī šī kopija vienmēr saglabātos, un jūs varēsiet viņu atkārtot. Šādi te. Tāds ļoti viegls veids, kā strādāt ar Clipboard Manager, jeb šo Clipboard paneli. Excelī viņš ir viens, kopīgs Windowsā otrs, iet pāri visām programmām, arī šo izmantoto Excelī jūs varēsiet dabūt arī Wordā un citās programmās. Lūk, šādi te. Es šo nodzēsīšu nost, un tad parādīšu nākamo par mini calendar date picker. Ko tas īsti nozīmē? Es mazliet samazināšu ekrānu un došos uz tādu darbību, kā insert my add-ins un atrodu to darbību, tātad insert un my add-ins. Man šeit jau ir pievienots šis mini kalendārs, bet kā es varētu daties, find more add-ins in Office Store, atvērsies tāds tā kā loks, kurā jūs varat uzmeklēt. Un tāds mini, es rakstīšu vienkārši kalendāru, lūk šādi te, un atradīsies šis mini calendar date picker. Un, ja es viņu pievienoju klāt, continue, lūk, redz, kur ienāk manā Excelī šobrīd, te uz tādas robežas man ir jānospiež, lai es varētu pabīdīt viņu, lūk, šādi te. Tam ir vairākas iespējas, ko te var formatēt, bet princips ir tāds, es atnāku uz šo tukšo šūnu, piespiežu datumu, lūk, datums ierakstījās, piespiežu citu datumu, datums ierakstījās, piespiežu šādu datumu, viss notiek. Un jums ļoti ātri tiekat pie tā. Šeit arī laiks,
Ja, mēs varam ielikt laiks, pulkstenis laiks, konkrēts pulkstenis. Ja viņi pēc tam var noformatēt kā pieņemsim pulksteni, ja, tad time kā citādāku, un attiecīgi jūs tālāk rīkojaties. Ļoti vienkārši. Plus tad ir pāris iestatījumi. Ir, ja nemaldos, šeit ir izmērs, var samazināt, palielināt, 2 izmēri. Tad ir formatējums, kā viņš izskatās, lūdot pelēks, var pavīdīt priekš zaļš, vienkārši klasiskāks, vēl kāds jums tur tīk, es jau slikšu zaļu. Tad ir mainīt kalendāru sistēmu, līdz šeit ir svētdiena kā pirmā, tad es nospiežu šo ikonu, pasaules ikonu, un lūk, pirmdiena ir pirmā. Un tā uz priekšu var paiet, tad viņš pamainīs viņus uz priekšu. Šādi te, ceturtdiena, sestdiena, pirmā, svētdiena, pirmā, un pirmdiena ir pirmā. Tas man patiktu labāk. Un nedēļas, tāda var pielikt nedēļas numurus klāt, vai noņemt viņus nost, un vēl var arī tā sekundi, ja mēs nedēļas numurus nevaram šeit dabūt, protams, ok, labi, nedēļas numurs ciet, un vēl var izgaismot, ja mēs šādi te iezīmēs kalendāru, es pamēģināšu šādi te izgaismo, kuri datumi ir tie, kas ir iezīmēti šobrīd. Nu tāds variants, tādi visādi varianti, ko nu var te izdarīt, šādi te, overwrite, ok, un tad man vajadzētu tikai noņemt nost, pēc tam, lai dabūtu viņu vispār nost no šī faila, tad ir jāspiež šī bultiņa un viņu delete, nodzēšam viņu nost. Un pēc tam jau tad, kad jums viņš ir bijis add-inos, jūs viņu dodaties uz My Add-ins un vienkārši spiež šeit te add. Lūk, un viņš atkal parādās man šeit, un tā jūs varat veidot savus failus ar šo mini kalendāru un date picker.